Velna uzdotās mīklas. Latviešu tautas pasaka. Viens zvejnieks reiz gāja uz jūrmalu tīklus mest. Tur nonācis, citus zvejniekus neatrada, tie laikam pie vistkājas turējās. Vistkāja nozīmē krodziņš. Viņš domā, iet nu, neiet nu, tikpat jau negājušam kā gājušam, un kad man rītā pilna spaile, tad tak es vairāk vīrs nekā šie pie vistkājas. Viņš sviež tīklus uz pleciem un domā, dibenā zvejot gan viens neiešu, bet laist varu gan. Labi, iet laist. Tik tālu uzgājušam, ka kozlis lec lādītē, viņš izmet juči jedu pie sienas un liekas gulēt. Juči nozīmē salmi. Tātad zvejnieks apgulās uz salmiem gulēt. No rīta pamodušam visa jūra tik miglaina, kā ne no ūdens, ne no debesis, ko varēja redzēt. Savus tīkliņus savilcis, tas nu bēdājās, kā malā tikšot. Bet pret pusdienu pāriet migla, un nu šis redz. Aizkūlies uz tik svešu pusi, ka neko atskārt, kur nu ir, kur nav, un zemi arī nevar redzēt. Tik ūdeni un debesi. 2 dienas tā palika uz jūru. Jau zvejnieciņš domāja, ka nu vairs sievu un bērnus neredzēšot. Te, kā par laimi, piebrauc mazā laiviņā kāds kungs un saka, es redzu gan kādās bēdās tu vīr esi, es tevi varu gan malā novest, bet tev manim jādod tas, kas tev tagad mājā no jauna. Pēc 7 gadiem iešu pakaļ. Zvejnieks gan negribēja, bet kad redzēja, ka jau citādi malā netiks, tad apsolījās ar. Nu, tas kungs noveda zvejnieku malā un pats pazuda. Citi zvejnieki pašu laiku atkal nāca, laikam no vistkājas, un dziedāja. Dziļam jūras zvejniekam cauri cepuriem mati aug. Šis piegāja klāt, aprasījās, kā pa šā māju ejot, un dziedātāji atbildēja, it priecīgi. Nezinu, ko nu šis vēl prasa, it kā pats nezinātu, ko šis mājā padarījis. Pats daudzās pa jūru, sievai mājā jauni dēli. Tūlīt tev jānāk uz vistkāju un jāizdot magaričas uz jauniem dēliem, ko aizkūts pakaļgriete ir atnesusi. Magariča nozīmē alkoholisko dzērienu ar uzkodām. To dzirdēdams, zvejnieks gauži nobijās, jo nu jau zināja, ka jaunais dēls ir vēl laupījums. Viņš, zināms, negāja viss šiem citiem līdzi, bet tūlīt steidzās uz māju, nobēdājies, noraudājies. Mājā nonācis, dabūja zināt, ka lielai melai ķēvei kumeļš ar esot. Nu, viņam sirds tā kā drusciņ atspirga, jo nu jau varēja kumeļš arī vedna upuris būt. Šie 7 gadi pagāja drīz vien. Mazais dēliņš jau bija skaists puika. Kumeļš stalts zirgs tapis. Tai pēdējā dienā, kad vēlam vajadzēja pēc laupījuma pakaļnākt, zvejnieks gauži bēdājās, jo nevarēja zināt, kuru nu tad ņemšot. Viņš tādēļ gāja uz krogu, lai labi iedzertos, lai bēdas rimtos. Te pie krogus nāk kāds vecītis pretim un uzprasa zvejniekam, kāpēc šis tā nobēdājies. Zvejnieks atbild, Sūrbald dieniņu, kā tad nu nebēdāšos, šovakar vai nu mans mīļais dēliņš vai mans staltais zirgs būs vēlam rīklē. Vecītis noklausījies, sacīja. Kurš, nesaki neko, es iešu līdzi, lūkosim vai vēlu nevaram izārstēt, ka lai viņam bērnu un zirgu griba pāriet.
Labi, abi aizgāja uz māju. Vecītis apgulās uz krāsns, saimnieks ar saimnieci mazkambarī. Tā ap pusnakti, saimnieks dzird, ka pie darba vārti čīkst. Kā tad melais nāk pa istabas durvīm iekšā un tūlīt prasa, kas ir viens? Vecītis uz krāsnes, it kā šo jau gaidījis atbild, viens nav nekas. Velns atkal, kas ir divi? Vecītis atbild, 2 acis pierē. Kas ir 3? 3 zardakšā. Kas ir 4? 4 pupu govei. Kas ir 5? 5 pirksti rokā. Kas ir 6? 6 nagliņas pakavā. Kas ir 7? 7 zvaigznes sietiņā. Kas ir 8? Tā uzreiz vecītis sagrābis kruķi un saucis, uz 8 mums nav runāts, ej, kur nāci. No tā laika melnais pie zvejniekiem vairs neesot redzēts.